Honda CR-V savā ziņā ir ikonisks modelis, tāpēc, ka tas bija viens no pirmajiem automobīļiem, ko pie mums vispār varēja nopirkt tad, kad Latvijā sākās jaunu importa automašīnu tirdzniecība. Un pēdējā laikā mēs par CR-V neko daudz nebijām dzirdējuši, un šķiet jau, ka to modeli vispār vairs neražo. Nebūtu jau arī mūsdienās nekāds brīnums. Esiet mierīgi, CR-V joprojām ir dzīvāks par dzīvi, un šodien mēs brauksim ar jaunās paaudzes modeli, kas, protams, ir hibrīds. Salīdzinot ar iepriekšējo modeli, 6. paaudzes CR-V ir gandrīz vai gigants. Riteņu asu attālums izaudzis par 4 centimetriem, bet pats asfalta kuģis ir vairāk nekā 4,7 metrus garš. Daudz no tā aizgājis pasažieriem, bet nemazums palicis arī bagāžniekam. Atcerieties, iepriekšējā Honda CR-V arī bija tāds liels, gandrīz vai kubveida bagāžnieks un daudz vietas aizmugurējos sēdekļos, kur pie reizes bija arī gludā grīda, tātad bez transmisijas tuneļa. Arī jaunajā modelī ir tieši tas pats, bagāžnieks ir vēl lielāks, vienīgi, ka zem grīdas gan te nekā nav, jo kaut kur tur jau glabājas arī tā hibrīda baterija. CR-V atstāts viens vienīgs 2 litru dzinējs, kas kopā ar 135 kW elektromotoru attīsta 184 zirgspēku sumāro jaudu. Interesanti, ka lādējumā hibrīda jaudas dati neatšķiras, tikai CO2 izmeši uz papīra ir teju 10 reiz mazāki. Parasto hibrīdu var dabūt arī tikai ar priekšpiedziņu. Lādējumais visus velkošos ratus nepazīst vispār. Nav vietas. Salona arhitektūra, protams, arī ir pilnībā jauna, taču tie, kas ir braukuši ar pēdējās paudzes Honda Civic vai vēl labāk ar jauno Honda ZR-V, tas ir tāds drusku mazāks crossovers, visu šeit jau atpazīs, jo gan stūri, gan mērskala panelis pilnībā virtuālais ar mainām dizainu, arī šis ekrāniņš klimats ar ļoti garšīgi knikšķitām pogām ir. Un, protams, arī transmisijas vadība ar taustiņiem, tas viss jau ir pazīstams un redzēts. Varbūt atšķirība ir tāda, ka šeit drive un B, tātad rekuperācijas taustiņš ir apvienots vienā, līdz ar to mums tagad te ir rakstīts DB. Vāciešiem droši vien tā mašīna ļoti patīk, jo viņi varētu izlasīt, ka tas ir Deutsche Bahn. Montāžas kvalitāte un materiāli ir tradicionāli augstā līmenī. Ņemot vērā, ka CR-V tomēr ir Hondas flagmanis, vismaz Eiropā noteikti, laikam gribētos lielāku ekrānu, jo tas ir tieši tāds pats kā visām aktuālajām Hondām. Tomēr šāda izmēra un cenu kategorijas sporta utility automobīļiem te ekrāni jau ir gandrīz 2 reizes lielāka. Toties tiem citiem noteikti nav tik daudz vietas aizmugurē, un jaunajā CR-V tās ir vēl vairāk. Daudz vietas aizmugurē, tā ir bijusi ļoti laba īpašība, es teiktu, pēdējo 3 paudžu Honda CR-V, un tas krēsls patiešām ir plats, ar lieliem spilveniem, un arī te ir ļoti daudz vietas kājā. Vienīgais, kas man drusku pietrūkst, kā aktīvās atpūtas cienītājiem, ir slēpju lūka, jo pat vislabākajā komplektācijā tādas laikam nav. Aizmugurējie sēdekļi ir nolaižami pilnībā horizontāli, un atzveltnes leņķis ir regulējums. No vietas Honda CR-V izkustas gandrīz bez skaņas. Kā jau kārtīgs hibrīds pilsētā, Honda CR-V bieži vien brauc tikai ar elektrību. Un labi, ka mēs varam pavērot, cik daudz enerģijas mums ir palicis akumulatorā. Un, ja gadījumā gribās pabarot akumulātoru piespiedu kārtā, tā kā tāds Strasbūras zosi, tad mēs varam piespiest pogu B un braukt rekuperācijas režīmā. Un rekuperācijas līmeni mēs varam regulēt ar zemstūras lāpstiņām. Jā, patiesībā gluži kā elektromobīlī. Mazliet patrenējoties, CR-V var panākt tādam milzu skapim nereāli zemu patēriņu, ap 6 litriem. Un tas nepaliek muļķos arī uz šosejas. Tas, kas man vienmēr ir paticis Hondas automašīnās, tas ir tāds gandrīz vai neiespējams braukšanas īpašība apvienojums, ka tas automobilis no vienas puses brauc ļoti viegli stūrējās, tā plūdeni ripo, un tajā pašā laikā nav nedz vaļīgs, nedz kratīgs. Un tas automobils ir garš. Man patīk, ka tā mašīna ir izstiepusies garumā, jo visu laiku tas CR-V bija tāds drusku tāds strupucis. Sen jau bija laiks tajā automašīnai pāraugt tur kaut kādu kompaktu klases izmēru, bet Honda visu laiku kaut kā tā kā kautrējās. Tad tagad viss ir tāds kārtīgāk Kodiaka garumā tā automašīna ir. Un aizmugurē arī ir diezgan garas durvis. Līdz ar to tā iekāpšana ir pietiekoši ērta. Un par sēdekļiem mēs jau runājām. Pilsētā CR-V vadās kā jau daždienas SUV, kas beidzas vēl 20 cm tālāk par standarta 4,5 metriem. Daudz palīdz sānu un aizmuguras kameras, lai gan dažu izšķirtspēja tomēr varētu būt labāka. Apgrieziena rādījus ir tāda mānīga lieta, jo tad, kad mēs vienkārši braucam, tad šķiet, ka tas automobils ir ļoti manevrīgs. Tādā šaurā šķērsieliņā tiek iekšā.
Tā kā mums būtu bez mazvai piestūrējuši aizmugurē riteņi. Bet tad, kad jāveic, piemēram, kaut kādi manevri, kur ir iesaistīta arī atpakaļgaita, tad gan var labi pamanīt, cik tas automobils tomēr ir liels. Lai to pamanītu visos sīkumos, CR-V jāņem komplektācijā Advance, jo tikai tai paredzēta 360 grādu kamera. Vēl tur ir elektriski regulējums vadītāja sēdeklis ar ventilāciju, apsildāmi aizmugurējie sēdekļi un labāka skaņas iekārta. Elegants ir tas jaunais Honda CR-V. Kluss, liels, smuki brauc un arī ļoti ekonomisks. Lēts gan nav. Priekšpiedziņā 45 000 eiro ar visiem velkošiem riteņiem. Kaut kur 47, varbūt pat pār 50.